Kad dārzus iekrāso rudens ziedi, Kandavas novada Matkules pagastā tiek rīkots tradicionālais ziedu festivāls, kurā no pašu audzētām puķiem vietējie ļaudis veido tematiskās kompozīcijas. Jā, mēs katru gadu taisam, un pagājušo gadu mēs uztaisījām gaismas pili no puķiem. Jā. Un kas šogad būs? Šogad būs mums jaunlaulātie, tā kā galds, mēbeli, istabiņa tāda. Jautāts, kāpēc izvēlējušās pievērsties jaunlaulāto tematikai, senioru kluba Atvasara dāmas nosmej, ka tās ir vecums, kad jārūpējas par citiem. Bērniem, mazbērniem vajag. Ko tu mēs ciklē dara? Vai tad sēdies mājās? Tas mums tik atlicis vēl ir. Rūpēties par citiem. Jā. Viena kompozīcija nesanākšot tik skaista, kā gribētos, jo šīs Matkulē nesot īstais puķu gads. Matkules dārzos vispār puķis ir daudz, dažāds un visa, kā kuram ir vairāk, kuram ir mazāk. Un tā kā mums bija pavasarī liela tā krusa, tad mums ir bēdīgi. Kas tad šogad ir palicis, kas zied jūsu dārzā? Piemēram, man tur gladiols drusku zied, un te jau ir tās puķis, kas man rudbekīs un asterīts tāds galīgi nav smukas. Elita rāda saulespuķi, kam uz viena kāta izauguši 9 ziedi. Šodien tā tiks iekļauta kompozīcijā, kas veltīta jau slēgtajai Matkules sākumskolai, kuras vietā jau drīz vien taps sociālā pansija. Nē, mēs nesērojam par skolu. Tā tam ir jābūt, un tā tas noticis ir un viss. Vienkārši mani bērni šeit mācījās, un tāpēc man dārzā tādas puķis ir izaugušas, un man ir tāds zvans mājās, un vēl saglabājušās grāmatas un somu no skolas laikiem, un tāpēc šeit atnācu. Ideja pirms 4 gadiem radusies tautas nama vadītājai, kas nospriedusi, ka mazajā Matkulē ziedi aug tikpat krāšņi kā Ventspilī, kur par tradīciju jau kļūsi ziedu paklāju veidošana. Turklāt tā ir iespēja ikvienam puķu audzētājam apgūt arī floristikas pamatus. Kas tad aug jūsu dārzā? Man aug gladiolas, saules puķis, asteris, godēcijas, un cinnies, laumutītes, visādas. No pavasara līdz rudenim vēlam iespējams, cik tik vien ilgāk visādi. Vai jums arī šogad nav tas īstais puķu? Nav, jo tas sausums vēl nav īstais puķu gads, bet tā jau galīgi nav, ka nav. Vai esiet kādreiz arī taisījusi? Jūs teicāt, ka jūs neesiet mācījusies, bet ka jums patīk tā darbošanās. Jā. Nē, es tā nespēju, es tikai priekš sevis mājās, uz lieldienām, uz Ziemassvētkiem, visādas tādas saistībā svētkiem. Viņa no sākuma, kad atnāca pirmajā gadā, bija tā, ka viņa teica, ko mēs darīsim. Un tad es tā kā pametu, saku, sākat ar vienu stūrīti kaut vai likt. Sākat ar vienu to ziediņu, sākat likt. Un tad, kad viņi paši sāk likt, tad arī, kad pajautā viņiem ir tā darbs, dara darītāju, doma raisina domātāju. Un tā ideja beigās top kopā visiem tik brīnišķīgi, kad es beigās saku tā, ka es jums vislielāko to gandarījumu sagādāju prieks. Jo ir tā, ka, ja tu kaut ko dari, tad tev ir jāpatīk tā, prieku jāsagādā. Un ja sagādā prieku, tad īstenībā tā doma ir ļoti pozitīva. Es viņam saku, nekas nevar būt tur nepareizs un nekas nevar būt greizs vai nepareizs. Tas ir prieks vienkārši tie ziedi, jo paši par sevi ļoti skaisti. Tematiskās ziedu kompozīcijas ikvienam pagasta iedzīvotājiem un viesiem būs apskatāms, kamēr viens ziedus nesabojās salna. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.